Es nezinu, bija kaņāda bērni, nezinu, vai nebija. Nebija? Vai, jā? Es gribēju rekomendēt, ka jūs visus spiesties uz priekšu, tuvāk Jēzum, tuvāk tumbām, mazāk dzirdēsiet. Un par to man ļoti arī uzrunāja, ka katru reizi, kad notiek kaut kas, kas nav cilvēcīgā kārtībā, tas ir baigi par svētību mums. Katru reizi, kad tāpat kā trenažieru zālē, lai tu trenētos un panāktu labāku efektu, tev vajag svaru, tev vajag vairāk kārtīgi atkārtojumus. Un mūsu sirdī ir vajadzīgs svars. Un bieži vien tas svars ir tad, kad kaut kas nav kārtībā. Krekls netīrs, bērni maisās, vēl kaut kas nogāzies, nesagāja skaistā svētā klītumā. Ko par mani teiks? Ko tagad citi domās? Rītīgi labs treniņš, mūsu ego. Un mēs pēdējā laikā, tuvojoties Dievam, varbūt sadistiski, bet izbaudu to, ka Dievs parāda manu ego. Parāda man atkal, kur es esmu uzķēries, uzkāries. Tieši tikko arī runājām par laikā sākšanām, jā, ka mēs varam, ka tur ir tie divi grāvi, bet divas lietas. Mēs gribam izdarīt Dievam kā visu to labāko, tad sāks perfekti, 0,0 sekundes, un tajā pašā laikā mēs gribam būt tie, kuri dzīvo žēlastībā, nevis burtā, kuri nenosoda, kuri nepazudina to, kurš ir kļūdījies. Tā ir Kristus sirds. Un mēs esam aicināti sekot Kristumu, nevis burtam. Mēs esam aicināti tā kā tādu Kristus sirds poliņu, Kristus sirds atstiņu skatīties uz vārdu, kas mums ir atstāts. Un šodien es gribu runāt par sirdi. Un es jau vakardien stāstīju, arī Gunitē stāstīju, ka es gribu ar katru reizi tā kā arī savu ego likt pie malas, jo es esmu parasti tas, kuram arī vajag kaut kādā ziņā par vārdu visu perfekti salikt, sakārtot, lai būtu loģiskums, un tad es rokos sevī savā sirdī, kāpēc. Un, protams, tu gribi kā labāko un iznest to labāko, ko tu saņemsi, bet tajā pašā laikā tas ir tāds ego, ko par mani teiks, ja nebūs kaut kas kārtībā. Es gribu uzticēties vairāk Dievu garam. Es gribu uzticēties, ka Viņš mani vada, ka Viņš no manis var plūst. Un tāpēc es Gunitē teicu, es brīdinu, ka nākamās reizes jums, un ja mēs klausamies intelektuāli, tas var būt kaut kas ne tik labi, ne tik kārtībā lielā, bet ja mēs klausīsimies ar garu, ja mēs klausīsimies ar sirdīm, tad viss būs kārtībā, jo tur runās Dieva gars. Tā kā es atvainojos, es gribēju vispār šajā reizē, es tā no sākuma izaicināju sevi, es vispār neko nerakstīšu. Pēc tam jau es sāku baiļoties. Tad jau es sāku, raksturvietas sarakstīšu. Sarakstīju raksturvietas. Un tad vēl bišķiņ kaut ko. Un tad Dievs zina, ka tas arī var notikt soli pa solim. Kad viss nav uzreiz tā kā ar nāzi. Viņš arī mūs, tad, kad ir šī vīna koka zaru apgriešanas sezona, viņš mūs apgriež tomēr, palēnām, pa drusciņai. Un katru gadu viņš apgriež. Atkal koks aug, veidojās, zari veidojās, atkal kaut kur ir kaut kas aizēnamies, mums labāk uz āboliem atrast to, lai veidot ābolu koku vainagu, ne? Kaut kas katru gadu ir jāpiegriež. Un tad ir, cik ļoti mēs ļaujamies te apgriezīšanai. Vai mēs to uzturam kā tādu, es arī varēju ieiet paštaisnībā un teikt, nē, man vajag visperfektāko, labāko, es tur palieku, bet vai arī tomēr pastīties, tādas pazemības pozīcijas un ļaut Dievam darboties. Un šodien es vispār arī uzzināju, es zināju jau pirms tam, bet šodien es atcerējos, kad ir Palmu svētdiena. Un es domāju, vai man vārds nav par to. Un tas arī tā uzreiz. Mēs esam pieraduši tādai kārtībai, ka tev obligāti ir jābūt tam par to, tad par šito, tad ir jābūt tādam rāmim.
Bet patiesībā viss miesīgais, viss, ko mēs veidojam, tas viss pazudīs. Un tas viss ir domāts, lai mēs pēc iespējas vairāk atļaut Dievu garam darboties caur mums. Bet beigās tās padomājiet par tēmu, ko es šodien gribu runāt, ka patiesībā tas ir par Jēzus iejāšanu Jeruzalemē. Tas ir par Jēzus iejāšanu tavā sirdī. Jo mēs ļoti labi redzam, es to pieminēšu arī vēlāk, mēs ļoti labi redzam, kas notika Jeruzalemē. Viņu uzņēma ar prieku no sākuma, Jēzus ienāca, un tad kas notika? Kas notika pēc tam? Es arī no sākuma, kad es dzirdu, tuvojos Dievam, visbiežāk atgriezeniskā saite ir ne jau, ka tu kļūsti pārdabīgi, spēcīgs un varens, bet visbiežākā atgriezeniskā saite tam, ka tu tuvojies Dievam, ir tavas sirds ieraudzīšana. Tu ieraugi savu sirdi vairāk viņa gaismā, un tas ir grūti. Dažreiz tas ir grūti. Bet ja tu zini, ka Jēzus ir tavā laivā, tad tu zini, ka viņš to dara. Ka tas nav vēlns, kas tev nosoda, bet ka viņš to dara un ka viņš tavu sirdi grib tīrīt. Tāpēc, kad Jēzus nāk tavā Jeruzalemē, ja tavā sirdī, kad tu saņem šo iespējams pamācību, kritiku, pa labi, pa kreisi, esi kļuvusi pārāk farizejisks vai vienalga, ko tu saņem, ko tu ar to darīsi? Vai tu turpināsi savu to Jānu, tam, kas nāk tā kunga vārdā? Vai tu turpināsi viņam saukt, vai tu būsi tas, kurš teiks ārā no šejienes? Ārā no šejienes. Mēs ar saviem lēmumiem, tas būs tikai radikāls piemērs, tā nav, bet mēs savā ziņā atkal gribam tā kā Jēzu izdzīt ārā no turienes, kur mēs viņu negribam ielaist, kur sāp visvairāk, kur tavs ego tiek aizskarts. Un tāpēc mēs runāsim par sirdi šodien, mazliet turpinot arī iepriekšējās, pirms 2 nedēļām par to, ko es runāju par, kas sēž pie tavas stūres, atceraties, bija vārds, Tātad vai miesa, dvēsele vai gars. Atcerieties, 3 šoferi, 3 ir tikai tiesības miesai, dvēselē vai tavam garam. Un ja tavs gars sēž pie stūres, tad svētais gars ir stūrmenis. Viņš ir instruktors, viņš ir tas, kurš vada. Šodien mazliet to turpinot, es gribu jums norādīt, cik šausmīgi svarīgi ir mūsu sirds. Cik šausmīgi svarīgi ir tavas sirds. Paļaujies to kungu no visas sirds un nepaļaujies savu prātu gudrību. To atgādina mums Salmana pamācībās. Vēl Salmana pamācībās šis vīrs, kurš ir ne tikai uzskatīts, bet Dieva vārdā skaidri pateikts, kā gudrākais vīrs, viņš arī ir teikts pāri visam, kas jāsarga savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Es gribētu teikt, ka sirds ir, ja Latvijas mērogā mums vajadzētu salīdzināt, tad sirds ir tā kā, ātrešu poligons. Tur, kur neviens nevar ieiet, kur īpaši apsargāta teritorija, ka tur ir īpaša infrastruktūra priekš aizsardzības, Un, ja kāds tur, drons uzlido, kaut kur tūmā, tad uzreiz tiek sacelta trauksme, bet par visām pārējām teritorijām, kas ir Latvijā, tas ir pavisam vienkāršāk, ne? Un es pēc šiem vārdiem pāri visam, kas jāsarga savu sirdi, gribu tev vienkārši pamodināt. Esi modrs par to, kas lidinās virs tava poligona, kas lidinās virs tavas sirds, ap tavu sirdi, kas grib ieiet tavā sirdī. Atceries, ka tā ir svētākā mājvieta. Un viņš ir atnācis palīdzēt visu sakārtot. Tikai šodien, es lasīšu vairāk raksturvietas un ko Gars runās, to mēs par to iedziļināsimies vēl vairāk. Marka 7, 15, 23 pēdējā laikā jau esmu lasījis, ka nekas cilvēku nevar apgānīt, kas no ārienes tanī ieiet, bet kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Ka mauss ir dzirdēt, tas lai dzird, un kad viņš aizgāja no ļaudīm namā, viņa mācekļi vaicāja pēc šīs līdzības, viņš tiem saka, vai arī jūs esat tādi nesaprašs, vai jūs nesaprotat, ka nekas, kas no ārpuses ieiet cilvēkā, viņu nevar apgānīt, jo tas neieiet viņa sirdī, bet vēderā un iziet laukā. Tā viņš atzina par šķīstu katru barību,
Bet viņš sacīja, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Tātad, kas no mūsu sirds iziet, tas mūs apgāna. Jo no iekšienes no cilvēka sirds iziet ļaunas domas. Nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mankārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dievu zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Tātad sirds ir mūsu spogulis. Sirds ir tāds kā mūsu dzīves satelīts. Ieraugt to kā tādu satelītu. Nesen mēs runājām, ka braucot ar Krievijas pierobežu, visi satelīti sāk novirzīties. Viņiem tur ir dažādi veidi, kā viņi vispār tajā teritorijā mēģina propagandēt, satelītu staru. Un to mēs bieži arī kā lauksaimnieki jūtam, ja mums traktoros ir tagad moderni traktori, tur ir GPS iekārtas, automātiskās stūrēšanas, un traktors brauc pats, viņš pats veic šīs līnijas. Un ja satelīts kaut kur tiek izstumts, izsists ārā no līdzsvaru, vai šis stars ir izsists, tad traktors aiziet pa nepareizu vietu. Un mūsu sirds ir tā kā mūsu satelīts, mūsu dzīves satelīts ierauga savu sirdi. Nevis prātu, nevis savu miesu, bet tavas sirds ir tavas dzīves satelīts. Tas, kurš noteiks tavu virzienu. Tas, kurš noteiks tavas dzīves iznākumu, tavas sirds. Un Bībelē teikts Lūkasam 11, no 21 līdz 26, kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet, kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņa bruņas, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, ja es saku, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesakrāja, tas izskais. Kad nešķīsts gars atklāja cilvēku, tad viņš apsteigā savas vietas un meklē atpūtas vietu. Kad viņš atstāja cilvēku, tad viņš apsteigā. Visu kaut kur viņš izlidinās, bet to neatradis, viņš saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kuru atstāju. Un viņš noiet un to atrod izslaucīt un izgraznot. Tad viņš noiet un ņem līdz 7 citus garus, kas ļaunāk par viņu. Un viņi nāk un tur dzīvo, un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā bija iepriekš. Šeit mēs redzam, tātad, kad stiprais apbruņojies sargā savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Tātad, tavas sirds ir šis poligons, kas ir jāsargā. Un ja viņā ir kāds stiprinieks, kurš nevienu citu negrib tur laist iekšā, tad tā sirds paliks drošībā. Bet šeit mēs redzam tālāk šo līdzību, ka nešķīstie gari, viņi visu laiku meklēs mūsos, kā ielausties mūsu sirdīs, kā ielausties mūsu dzīvēs, lai tās sabojātu, lai tās iznīcinātu, lai tās izzaktu. Lai tevi aplaupītu, lai tevi padarītu garā nabagu, pilnīgi bezcerīgu. Un tāpēc ir tik svarīgi, kas sarga mūsu sirdi, kas sarga šo pili. Mēs redzam, ka šeit šī līdzība parāda, ka mēs varam ielaist Dievu sakārtot savu sirdi, un mēs varam atstāt šo sargu ārpusē pēc tam. Mēs varam tā kā, Bībele saka, neapbēdiniet Dievu svēto garu. Jā? Mēs varam darīt visādas lietas, kad tur, diemžēl, svētais gars vairs negrib mājot. Ka viņš ir vienkārši izstumts ārā, ka tu viņam vienkārši nedod vietu. Un tas ir liels risks, kad virs šī poligona nāks kāds ļaunais gars, kurš mēģinās vienkārši tur ieiet un atkal visu savandīt, ko viņš ir sakārtojis. Tāpēc, cik tava istaba ir sakārtot un vai tur uzturas Dieva gars? Stiprais, kurš ir apbruņojies, un ja tur ir Dieva gars, tad nekas tur nevarēs ieiet. Nekas nav, nekāda radīta lieta mūs nespēj šķirt no viņa mīlestības. Nekas nav spēcīgāks par Dievu svēto garu. Viņš ir uzveicis nāvi un elli, nekas nav spēcīgāks. Un tātad, attiecīgi, kas tajā sirdī valda, mūs vada vai nu miesa vai gars. To, ko jau mēs runājām, tajā pirms 2 nedēļām, kas sēž pie stūris, tātad miesa vai gars. Un, ja gars, tad mēs nekad nevaram tā teikt, man šodien gars pamudināja, tur, nezinu, paņemt, ļoti radikāls piemērs, paņemt no brāļa maka 50 eiro. Ja? Dieva gars vada caur vārdu.
Dieva gars mūs nevada vienkārši kaut kādā pašplūsmā. Dieva vārds ir kārtība. Dieva vārds ir tāda perfekta pils, perfekta nams, kas celts uz cietas klints, ja? Dieva vārdā ir atklāts projekts, arhitektūras brīnums, kas tev tavā dzīvē ir jādara, lai tu būtu šajā drošajā pilī noslēgties. Tātad Dieva gars tev vadīs caur vārdu. Bet mēs arī daudz lasām par to, ka patiesībā miesa arī ļoti daudz var vadīt caur vārdu. Un tas ir ļoti viltīgi. Tas ir ļoti manipulatīvi. Un no tā mums ir ļoti jāuzmanās. Un ja mēs skatāmies to, ko es teicu pirms tam, ja tu klausīsies ar intelektu to, ko es runāju, tad iespējams tu sapratīsi, iespējams tu nesapratīsi neko, bet katrā ziņā tu nesaķersi to Dieva gara domu, ja neklausīsies ar savu sirdi. Un, ja mēs skatāmies Bībelē, ļoti daudz piemēru. Farizeji, reliģiozie cilvēki, viņi ļoti atklāti bija miesas vadīti, bet caur vārdu. Viņi bija nosodoši, viņi bija burta kalpi, viņi kapāja līdz pēdējiem, kā ir teikts, viņi no dillēm maksāja 10. tiesu, vienkārši līdz pēdējiem radikalitātei. Viņi bija gatavi nomētāt pirmo cilvēku, kas kaut kur nokļūdās, un iznīcināt viņu. Bet Dieva vārds mums atklāja. Dieva vārds mums atklāja ļoti interesantas lietas. Un mēs lasām, piemēram, par Dāvidu. Dāvids bija vīrs pēc Dieva sirds. Mēs saprotam, ka viņa sirds bija tāda, kas bija ļoti tuvu tam, kā Dievs skatās uz mūsu sirdīm, kā viņš gribētu, lai mums ir. Un tas man ļoti uzrunāja. Mēs zinām šo stāstu, kad Dāvids ir svaidīts par ķēniņu, bet ir kāds cits ķēniņš Sauls, kurš vēl pie tam viņu vajā un mēģina nogalināt. Un kādu reizi, kad Dāvids bēguļo ar savu karapulku, ar salašņām, ja, kā tur bija teikts, kas ir savākušies, viņi ir noslēpušies alā un Sauls pienācis ar savu karaspēku, ieiet tajā alā nokārtoties. Un tajā mirklī viņš kā uz delnas tiek nolikts Dāvidam. Un blakus džeki saka, davai, griez nost. Bet Dāvids nogriež viņam, viņš atļāvās tikai vienīgi nogriezt viņam drēbu stūrīti. Tikai mazu stūrīti. Viņš teica, nedod, pasaka Dievs, ka es pacēju savu roku pret svaidīto, pret Dievu iecelt vīru, ja. Un mums dažreiz liekas, kur Dievs ir uzlicis tev vienkārši priekšā, tev tikai tas jāizdara un knakšķi. Vai citā vietā, ļoti līdzīga situācija. Sauls ir ieskauts guļ starp lielu armiju. Mēs zinām, ka Sauls pēc tam nožēloja, kad Dāvids viņu tā apžēloja. Viņš teica, jā, viss, es tev vairs nevajāšu. Un citā reizē guļ armija apkārt Saulam, vienkārši tā kā pa vidu bišu mātu un apkārt bites, ja. Un atkal Dāvids ar saviem kolēģiem tiek līdz Saulam naktī, visi tik saldi guļ, Dievs ir uzlicis tādu, un atkal viņam saka, es ņemšu tos, Dāvid, tu ne, es ņemšu tos šķēpu un raujam cauri viņu. Un atkal nē. Dāvids saka, nē, mēs nepacelsim roku pret viņu. Viņš atkal paņēma kaut ko vienkārši no viņa, lai parādītu, ka viņš viņu negrib nogalināt. Un patiesībā šādas līdzīgas situācijas mēs lasām cauri visai Bībelē. Citreiz mēs redzam, ka Dāvids bez žēlastības kaut ko izdarīja. Viņš bez žēlastības kādu paņēma un izdarīja galu viņam, ja. Citur mēs lasām, ka Dievs liek uzbrukt, citur neuzbrukt, citur viņš saka, es atceros bija tas stāsts, ko arī Jānis dalījās, kur tam vienam ķēniņam lika sist pa zemi ar ko viņam lika sist? Ar kaut kādu, jā, priekšmet lika sist. Ko? Jā, ar bultām. Un viņš izrādās, viņš uzsit 3 reizes, izrādās bija pa maz. Jā, viņam pateica, ko tu sit tikai? Un visu laiku mēs patiesībā esam tādā, kā tagad moderni teikt, 6-7, jā. 6-7. Tu nevari īsti zināt, Dieva vārds ir
Dieva vārds bez gara atklāsmes tavā sirdī, kā kur reizi, jā. Protams, ir kaut kādas kardinālās lietas, kur tu vari saprast. Piemēram, sieva, kur nāca pie Jēzus ar eļas trauciņu. Redzi, uzreiz bija viena puse, kur teica, ko viņi dara? Pat 300 denāriem varēja nopārdot šitom nabagiem izdalīt. Un kādreiz tiešām liekas, ka mēs varam kaut ko izšķēdēt, kur varēja tiešām iedot kādam. Bet Jēzus teica, kāpēc jūs viņu nosodat? Viņi dara brīnišķīgu lietu. Ja? Un redzat, cik svarīgi, ka mūsu sirdis ir uztverošas, ko Svētais Gars saka. Cik svarīgi, ka mūsu sirdis ir uztverošas. Mūsu sirdis tiks svētas, nevis mūsu prāts, nevis mūsu zināšanas. Nevis cik mēs daudz paspēsim šeit salikt. Mateja 11.25 ir teikts, tanī pašā laikā Jēzus iesāk runāt un sacīja, es tev pateicos, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem. Jēzus pasakās, ka tās gudrības, viņas nav ar intelektu jāuztver. Viņām ir jāpamostas tavā sirdī. Un šeit es nenoniecinu intelektu, gudrību un prātu, jo Dieva gars mūs ved uz izcilību, mums gribās būt labākiem, bet mums jāsaprot, ka tās ir par tavu sirdi. Un šodien tiešām labs salīdzinājums bija. Es šodien arī pats salīdzināšu neielu piedodīgas lietošu tev piemēru, bet es pats arī, es atceros, kad iepriekšējā zīme sāk precīzi 0-0, un tur visu mēs sākam, ja? Un es domāju, žitīgi jāapsteidz, jo šodien mēs sāksim precīzi. Un tas ir labi, ne? Tas ir labi. Mums ir jāiet uz labām lietām, uz izcilību, uz kārtību. Un viņi šodien pati atzīst, nokavējos. Vai kāds viņu pazudina? Vai Kristus viņu pazudina? Nē. Kristus sirds saka, slava Dievam par tavu sirdi, ka tu nožēlo un ka tu gribi censties labāk. Tādēļ es tev saku, viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi. Bet kam maz piedot, tas mīl maz. Mīlestība caur žēlastību. Mīlestība caur žēlastību. Tā ir lieta, kas mums ir šeit jākultivē, kas mums ir jākultivē mūsu sirdīs. Tu vari izpildīt visus 10 pēc grāmatas, bet tāpat tu vari būt nelaimīgs un būt izgāzies. Un Bībelē ir ļoti labs piemērs. Un kad viņš bija izgājis, ja Jēzus bija izgājis ceļu, tad kāds pieskrēja ceļos nometies viņu lūdzu. Labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību? Bet Jēzus to sacīja, kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt. Tev nebūs dot nepatiesu liecību. Nelaupi godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica, mācītāji, šo visus esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu sacīja. Vienas lietas tev trūkst, ej pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs. Ņem krustu un seko man. Bet tas par šo vārdu noskums aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un Jēzus skatījās apkārt un saka saviem mācekļiem, cik grūti bagāti ir ies Dieva valstībā. Mēs redzam šeit, un šeit es negribu pieskarties par bagātību, un bagātību arī es atkal gribu teikt, ja mēs darām pēc Dieva principiem, tad mēs tiekam svētīti, un labās mantas vairojās, to arī saka Salamans. Bet es gribu uzsvērt, un tas, kas mani uzrunāja no šīs raksturvietas, ka tu vari izpildīt visus 10, bet tāpat būt nelaimīgs un justies izgāzies. Šis jaunietis, viņš jau nebūtu gājis, ja viņam kaut kā netrūktu. Viņš būtu laimīgs, viņš priecātos, viņam nekas nebūtu vajadzīgs, bet viņam kaut kas trūka. Ar visu to, ka viņš baušus pildīja uz 10. Viņam viss bija kārtībā, viņš bija finansiāli svētīts. Viņš saprata, ka viņam kaut kas trūkst. Jūs zināt, mīļāji, mums katram ir savs aicinājums. Mums katram ir savs aicinājums, jo mēs redzam Bībelē, ka kāds cits, kurš tika atbrīvots no ļauniem gariem, ko Jēzus atbrīvoja, viņš teica, Jēzu, ļauj man tev sekot. Viņš
teica, nē, nesako, paliec šajā ciemā un sludini. Ja? Bet šeit pretēji, kāds, kurš tieši atnāk, it kā vēl meklēdams, un viņš atrada, viņa priekšā bija tas viņa aicinājums, kas viņam bija tas kas viņu padarīja par vislaimīgāko cilvēku pasaulē. Bet tas, ka viņam bija tik daudz labas lietas un mantas, viņš tomēr nebija gatavs. Kā mēs dziedājam pirms tam, jo mana sirds tik mieru rod, kad esam kopā. Viņš aizgāja, viņš tā arī to mieru neatradīs. Bet mēs nezinām, varbūt šis puisis vēlāk apdomājās, Dievs viņam pieskārās, viņš atnāca, to mēs nezinām. Ja? Bet jā, mūsu sirds mieru varēs atrast tikai, ka mēs būsim patiesi ar sirdi viņa aicinājumā. Ar sirdi viņa aicinājumā. Jā, jo mums ir tāda tendencioza noslieca, teiksim tā, ja Dieva gars pārstāj runāt, mums runāt, mums ir tendencioza noslieca, tā kā turpināt darīt iesāktās lietas. Vienkārši turpināt darīt, vai arī paņemt no citiem, kā viņi dara, tā kā nemeklēt to savu aicinājumu tālāk. Ja? Labs piemērs vecajā derībā, kur Mūzes uzkāpa kalnā. Šeit mēs ļoti labi varam redzēt, ka Mūzes patiesībā viņam bija, atvainojos par piemēru, bet bija kā svētais gars. Tāpēc, ka viņā bija gars un caur viņu tika vadīta Izraēla tauta. Savā ziņā viņš vienkārši bija vīrs, kurā bija Dieva gars, kurš veda viņus. Un līdz ko Mūzes aizgājuši 40 dienā, mēs atceramies šo stāstu. Ja? Viņi teica, kur gan ir aizkavējies Mūzes, kur gan viņš ir. Ārona uztaisa mums kaut kādu dieviņu, ja, dievu, mēs varam kaut ko pielūgt, kaut ko turpināt darīt, jo viss ir apstājies. Kas te notiek? Ja? Un, protams, viņi to izdarīja, to teļu uztaisīja. Un kas man tajā rakstvietās vairāk uzrunāja bija, un tie cēlās agri no rīta un upurēja dedzināmos upurus un pienes pateicības upurus, un tad tauta apsēdās ēst un dzert un cēlās līksmoties. Kādu laiku viņi varēja līksmoties? Uz savu pagātnes atmiņu, uz to, ka viņiem ir sajūta, ka mēs jau turpinām, es jau vēl joprojām esmu līdzīgi, kāpēc to stāstu par šo bagāto jaunekli. Viņam jau arī pa laikam noteikti tāds, jā, redzi, man viss ir labi, viss ir kārtībā, es baušu uz stūru, man viss ir forši, bet tomēr mēs esam nelaimīgi. Bet tomēr kaut kas nav. Es tomēr neeju savā aicinājumā, tomēr man kaut kas trūkst. Ja vārdu mēs uztversim ar prātu, es to atkārtoju, ja vārdu mēs uztversim ar prātu, tas rezultēsies reliģijā un tu to nesapratīsi. Tāpēc ir svarīgi, ka tavā sirdī un tev ir attiecības ar Svēto garu, ka vārdu tu lasi ar sirdi, ka tu centies izprast vārdu caur Kristus sirds prizmu, caur garu, kurš tevī runā, un ka tu esi gatavs arī atstāt kādas pat labas lietas, lai sekot Jēzum. Šis laiks man arī personīgi bija tāds godīgo jautājumu un godīgo atbilžu laiks, kad es uzdodu Jēzum jautājumu, Dievs. Es esmu pēdējā laikā ielicis tajā vilcienā, tajā un tajā. Ko es no tām lietām esmu darījis savā ego vārdā un ko es esmu darījis tavā vārdā? Ko es esmu darījis savā ego vārdā? Jeb kas ir tās lietas, kur es esmu sevi sasaistījis? Tikai tāpēc, ka varbūt man gribas kādam izpatikt, tikai varbūt tāpēc, ka man gribās, justies novērtētam vai tam līdzīgi. Standarta cilvēka ego lietas, vai ne? Tāpēc esi gatavs atstāt kādas lietas, esi drosmīgs ielaist Jēzu savā Jeruzālēmē, savā sirdī un uzdot, ļaut viņam, atceramies, citur bija, ka viņš iegāja Jeruzālēmē, viņš iegāja templī, ar pātavu izdina ārā šitos te visus naudas mīļais, apgās galvas. Esi pietiekami drosmīgs ļaut viņam tur palikt tajā Jeruzālēmē, neizmetot viņu ārā un neaizsūtot uz Golgātu. Esi pietiekami drosmīgs un tuvs ar viņu, jo uzticies viņam. Tas labākais, ko es gribu vienkārši pateikt no tā visa, ka ja tu to izdarīsi, tu būsi vislaimīgākais cilvēks pasaulē.
ja tu zināsi, ka tu vienkārši seko viņam. Un pats labākais ir tas, ka viņš tev atklāja kļūdas, kā piemēram viņš man atklāja kļūdas par visu šo iepriekšējo gadu, par draudzes lietām, kur mēs esam kaut kur es esmu vadījis, kaut kur nepareizi, kaut kādas lietas. Nevienā mirklī es no viņa nesatvēru nekādu nosodījumu. Nevienā mirklī. Un es tikai ieraudzīju, kā viņš ir mainījis manu sirdi un mainījis citu sirdi caur to. Un tas ir viņa galvenais uzdevums, ko es teicu no sākuma. Kad mēs tuvojamies viņam, atgriezniskā saite vispirms ir nevis brīnumi no tavām rokām, bet tavas sirds, kas ir izgaismota viņa vārdā, viņa garā. Un tā ir vislabākā lieta, jo atceramies, ka tas ir tas poligons, kuram ir jābūt izgaismot, kuram ir jābūt aizsargātam. Un ja viņš nav izgaismots ar Dievu vārdu, tad tu neredzi, kā viņu aizsargāt. Tu nesaproti, kas ir labs, kas slikts. Tu nezini, vai šajā reizē man saules ir jānokauj, vai man viņš ir jāapžēlo, ja? Tu nezini, vai šajā reizē man tā 300 denāriju vērtā eļļas pudelīte ir jāsašķaida, vai man viņa ir gudri jāpārdod un jāinvestē kaut kur, vai jāuzdāvina kādam, ja? Tāpēc ir svarīgi, ka tuvojoties Dievam, mēs nebaidamies no viņa gaismas, kas spīd mūsu sirdīs, un ka mēs ļaujam savu sirdis mainīt. Mana savas dzird man balsi. Šī ir ļoti svarīga lieta. Ļoti svarīga lieta, kur, ja tu esi avs un svētais gars šķietam jau 40 dienas uz tevi nerunā. Ja Mūzes ir uzkāpis kalnā, nemeklē zelta teļus, nemeklē turpināt kaut kādu reliģiozu darbību tikai tāpēc, ka tā vajadzētu būt, un tu varbūt jutīsies labāk. Gaidi uz viņu. Viņš atgriezīsies 41. dienā, 42. vai 45. Viņš tev nepametīs. Ja viņš tajā laivā ir aizmidzis, viņš modīsies. Pat kad vētreiz uznākus, viņš modīsies. Tur ir droši prāti. Un ar Dievu nav. Kur ir mērķis, tur tiekamies pēc 50 gadiem. Tā ir mannas, Izraēlas cilvēku un mannas attiecības. Pēc mannas ir jāiet katru dienu. Jēzus, tā kā viņš teica, šie vārdi ļoti īpaši, ka es būšu ar jums līdz pašam pasaules galam. Tad viņš neaizgāja prom un neteica, izdariet visu savu darbu, tad jau tiekamies, kad tu atstāsi šo zemi. Viņš grib tevi mācīt, viņš grib tevi iemācīt, saklausīt viņa balsi katru dienu. Un mēs zinām bērnus. Bērniem ir tāds īpašs vecums viens, kad mēs nedrīkstam viņiem atklāt, uz kuriem mēs brauksim pēc pāris dienām, ne? Ja ir šis īpašais vecums, kad tad viņi, mēs braucam jau saģērbies. Un zini, mēs arī esam Dieva bērni. Un mums nav vajadzīgs zināt vienmēr, uz kuriem mēs ejam. Jo arī mums nāk nepacietība, arī mums nāk, laižam, daram, un mēs sasteidzam, mēs taisam zelta teļus. Mēs taisam savu reliģiju, savu kārtību. Un tāpēc es vēl vairāk un vairāk saprotu, ka tas, ko Dievs ir runājis arī pēdējā gadu laikā par vienkārši norimšanos un būšanu viņa klātbūtnē, ir ļoti patiesa vārds. Kad ja tā ir, tad arī nesteidzies. Dziediniet sirdis, lai jūsu vidū izveidojas šī žēlastības, šī mīlošā žēlastības kultūra. Un ja mēs kaut kur skrienam, tad ļoti iespējams mēs šādu aicinājumu vienkārši izādam un sačakarējam. Tad esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama kungs nāk. Šī rakstvieta es bieži citēju par nomodu, jo es saprotu, cik svarīgi tas ir, ka mums ir jābūt nomodā. Jo mēs nezinām, kad nāk nama kungs vai vakarā, vai nakts vidū, vai gaiļos, vai no rīta agri, kad spiepeši nākums jūs neatrod guļam. Citur ir teikts, ka viņš pēkšņi neatrod jūs tos kalpus, ko viņš jums ir uzticējis, ka tu sācis viņus sist, un esi tāds nepieklājīgs palicis, ja principā neusticams. Tāpēc paliekam nomodā, sargam savas sirdis un ļaujam viņa gaismai spīdēt mūsu sirdīs. Ļaujam Jēzum, kurš ir iejājis mūsu sirds Jeruzalemē, mūsu vissvētākajā vietā, ļaujam viņam tur darīt savu darbu. Un turam šīs svētā gara attiecību.
uzturam attiecības ar viņu, jo mēs nedrīkstam darīt vienkārši reliģiozus darbus darīšanas pēc. Ir vēl viens stāsts, ko es, man liekas, minēju varbūt pagājušreiz, bet tas arī ļoti ilustrē to, vai tu ļauj Dievam kaut ko izrādīt savā dzīvē vai nē. Un par ko es runāju par izrādīšanu? Pirms tam mēs lasījām par bagāto jaunekli. Tas nenozīmē, ka Dievs grib izrādīt tavas labās lietas. Šeit es runāju līdzībā, ka viņš grib izrādīt tavas sliktās lietas. Spīdinot uz to tavu sirdi, uz tavu poligoну, viņš grib izrādīt tavas sliktās lietas. Vieglākais piemērs nepiedošanu, kaut kādu rūgtu sakni, kaut kādas skaudības, cilvēcīgās kaut kādas antipātijas. Šī raksturvieta ir kaut kur atrodama. Labi, stāstīšu no galvas. Tātad, kad Jēzus ar mācekļiem pārērējās pāri ezeram, tad viņi nonāca krastā, un viņiem uzreiz pretī nāca vīrs, kurš bija ļaungara apsēsts. Un šis vīrs uzreiz brēca un metās pie Jēzus kājām. Un teica, kas man ar tevi, Dieva dēls? Tu esi atnācis mani mocīt? Un Jēzus apdraudēja šos ļaunos garus, prasīja, kā tev sauc, un teica, ka mēs esam leģions, ja mēs esam ļoti daudz šajā cilvēkā iegājuši. Un šie gari tā kā lūdzās ieiet cūkās. Un es gribu paskaidrot jums tādu lietu, ka cūkas tajā laikā, vēl vecajā derībā, bija nešķīs dzīvnieks. Un Jēzus tāpēc atļāva to izdarīt. Jēzus atļāva ļauniem gariem iziet kopā ar grēku. Ja? Jēzus atļāva iziet kopā ar grēku un noslīka vesels ganāmpulks, naudas ieguve, resursi, pārtika. Un atkal šķietam laba lieta, praktiska, vajadzīga. Un tad nāca šie pilsētas iedzīvotāji, kad padzirdēja, kas tur viss noticis, jo gan izbailēs aizgāja visu izstāstīt. Tad viņi nāca un viņi ieraudzīja šo cilvēku, kurš bija traks, kurš tur kapos slēkārdījās, viņiem bija bail vispār turien iet. Viņi ieraudzīja viņu smuki apģērbtu un sakopušos, ja pie prāta atnākuši. Un tas, ko šie cilvēki darīja, tieši to pašu, ko Jeruzālēm uzņemot Jēzu. Viņi palūdza Jēzu labāk doties prom no viņa robežām. Es lūdzu, lai Dieva gars uzrunā tieši tevi par to cūku baru, kas ir no tevis, Jēzus vēl kārā. Jēzus var atnākt un norādīt tev uz viņu. Jēzus var kaut kā tev pārdabiski atbrīvot no kādām lietām. Es pats esmu piedzīvojis Kristus atbrīvošanu no dažādām atkarībām, un tajā mirklī es domāju, ka es esmu svētākais cilvēks pasaulē. Bet tad Dievs sāk spīdināt vairāk man sirdi. Un es sapratu, ka tās lietiņas, tur smēķēšana, tur azartspēles, viss tā, tas ir tāds auglis kaut kā, redzamā lieta tikai. Un ka patiesais darbs jau tad turpinās pie tavas sirds. Ar atsaktām sejām raudzīties Dieva godībā. No spožuma mēs tiksim pārvērsti. Un tas ir mūsu galvenais darbs ar Kristu. Tā kā viņš tev tās manas cūkas iemeta jūrā, azartspēles un smēķēšanu un vēl visu kaut ko traku, tad mani tālākā, jo tā jau man teorētiski nesa kaut kādu smadzenēs, mums izveidojas receptoru, smadzenēs mums nāk laimes hormons izdalās. Tas ir vienkārši iestrādājās, ja? Kā es ieeju, nezinu, tur spēļu zālē vai kaut ko azartisku daru, ja? Tev izdalās laimes hormons. Un tajā mirklī tavs ganāmpulks, ja? Ir iemests jūrā, tev liekas, tev it kā patika tas, bet tu es negribās to darīt, ja? Bet tālāk ir tev izvēle. Vai tu ļausi Jēzum iet tālāk tajā pilsētā. Bet Dievs ir ļoti gudrs un
Un pat, ja es tajā mirklī pateiktu nē, tad mēs zinām, ka šī ir tā vieta, kur šis cilvēks, viņš bija tas, kurš teica atbrīvoties. Viņš teica, Jēzu, ļauj man tev iet līdzi sekot. Un Jēzus viņam teica, nē, ej atpakaļ šajā ciemā, 10 pilsētu rajonā, sludini, ko tev es esmu izdarījis. Tad Jēzus atstāja savu sēklu. Jēzus atstāja sēklu, kurš gāja sludināt par to ciemu. Un vēlāk šajās ciemos noteikti sākās atmoda un cilvēki nāca pie Kristus. Ja? Bet tas varētu, protams, notikt daudz jaudīgāk, daudz vērtīgāk, lielāk, jo Jēzus ienāk pats jau uzreiz, ja tu atļautu. Tāpēc ļauj viņam pārmeklēt savu sirdi un konfrontē tās lietas, kas nav no viņa. Konfrontē tās lietas, kas nenes mīlestību, nenes mieru, atjaunojies savā prātā. Un tas viss, kā es teicu no sākuma, notiek Dieva vārda kontekstā. Nevis, ka tu sajūti, ka tā ir darīt labi vai tā ir darīt labi, bet Dieva vārda kontekstā. Tāpēc mums ir jālasa Dieva vārds, jāpildās ar Dieva vārdu, un caur šo vārdu jāļauj Svētajam Garam uzrādīt savas sirdis. Jo Dievs neuzlūko vaigu, bet sirdi. Divas rakstvietas es gribu vēl nolasīt. Būs vēl, bet tieši par sirdi. Vēl tādu piemēru, kur Jēzus skatās uz tavu sirdi. Nelasīšu visu garo, Marka 5.32, un viņš skatījās un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījusi. Šeit ir stāsts par sievu, kura bija slima, rasiņošana, jau cik tur 11 gadus. Un tur bija vesels pūlis, kas spiedās ar Jēzu, kurš skrēja viņam riņķī, un šī sieva saņēma savā sirdī pazemībā, viņa bija nešķīsta, viņa bija pēdējais atbirums tajā sabiedrībā, viņa saņēma, ja es kaut Jēzus drēbu vīlu aizskaršu. Ja es kaut viņam pieskāršos, viņš man dziedinās. Un kad viņi pieskārās, tad Jēzus teica, stop, apstājamies visi, ja viss tas pūlis, kurš man pieskārās? Mācekļs saka, kā? Visu laiku tev kāds te grūžās ir. Kurš man pieskārās, un šī sieva saprata, ka viņa nepaliks nepamanīt, viņa atklājās. Un Jēzus gribēja redzēt, kas to bija izdarījusi. Viņš gribēja redzēt to sirdi. Viņš gribēja redzēt to cilvēku, kurš ārēji nebija tur tāds, tur uzņēmējs, kuram vajag papildus svētību, svaidījumu, lai viņš vēl vairāk varētu kalpot, ja? Tas arī labi, ja? Bet viņi bija vienkārši salauzts cilvēks, kurš ar patiesas vienkārši sirdi nāca pie Kristus. Ar patiesu un vienkārši sirdi. Citur mēs redzam, ka Jēzus nosēdās ziedoņu šķirstam pretī un skatījās, kā ļaudis meti naudu šķirstā. Tur varētu teikt, cilvēcīgi, kurš tad met godīgi, kurš tad tiešām no savu 10. met, jā? Bet ne, tieši pretēji. Nāca kāda nabaga atvērt un iemet 2 artavas. Viņš pieaicināja savus mācekļus un sacīja, patiesi jums saka, šī nabaga atvērt ir vairāk iemetus nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši, jo visi no savas pārpilnības ir metuši. Bet šī no savas nabadzības iemetus visu, kas tai bija, visu savu padomu. Viņš uzlūko mūsu sirdis. Un ja tu gribi spīdēt Dieva priekšā, ļauj viņam spīdēt uz tavu sirdi. Nevis ar taviem darbiem, nevis ar to, cik tu skaļi vai labi dari tādas lietas, un tas arī ir labi, bet vispirms, lai tā ir tavs sirds, kas spīd, ka tu esi gatavs atdot visu. Dievam un arī man mazāk interesē tava dāvana, ja pārdabiskais spēks, ja tavas redzējumi, kā tavs sirds. Dievam daudz vairāk interesē tavs sirds stāvoklis. Cik tu ļoti stāvi par savu sirdi. Un esi gatavs to tīrīt, gatavu. Sirds, kas ir gatava, ja tu esi aicināts kalpošanā, tad tev ir jābūt, tad tev jāļauj Dievam sagatavot savu sirdi, jo tas būs savā ziņā slaptiņš, kam tu iesi cauri. Tu iesi smagumam cauri, tu iesi citu cilvēku smagumam cauri. Tāpēc tavai sirdī ir jābūt gatavai. Nevis pie pirmā, kad kāds tev ir, tu esi sarunājis kaut ko, un pie pirmās reizes, ka viņš tev ir apmānījis vai iedūžis duncīt mugurā. Pirmais, ko es varu izdarīt, apvainoties un izdzēst no konfliktiem. Ja?
Bet tāpēc ir tik svarīgi, ka Dievs sagatavo tās sirds, kalpotāja sirds. Ka tu esi gatavs panest citu smagumu, tu esi gatavs iet tā kā tādā armijas frontē, cīņā, ja? Tu esi Dieva armijas loceklis un tev ir jābūt tur gatavam iet. Un ne jau tavs, un šo es esmu minējis vairākas reizes, ka Dievs var iedot svaidījumu, ja kādu dāvanu un pārdabisku spēku, bet tikai tavs raksturs, tavs sirds būs tas, kas tevi tajā noturēs. Dievs stāv pretī lepniem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Un tavs uzdevums ir pārstāt dzīties pēc aicinājumu vairāk kā dzenies pēc Jēzus. Kad dzenies pēc Jēzus, dzīsies pēc Jēzus, viņš tavu sirdi mainīs un sagatavos tev tavam aicinājumam. Sirds, kas ir gatava pazemoties, lai tikai kādu iegūtu. Sirds, kas ir gatava atdot dzīvību, lai tikai kādu iegūtu, lai kādu mantotu. Dažreiz mēs iztēlojamies, kad saka lielākā mīlestība, ka kāds var atdot dzīvību par citu. Mēs dažreiz iztēlojamies, ka tas ir tas mirklis, kad tu lēks tā kā lodē un tev trāpīs, ja? Un tas arī būtu skaisti un cēlsirdīgi un labi. Bet es to saredzu kā Jēzus pie krusta. Viņš klusēja, ka viņš nelādējās, ka viņš saglabāja mieru par spīti citu netaisnības darbiem. Un bieži vien tā ir tava nomiršana par citiem. Piedošana, mīlestība un citus dziedinošu žēlstību turot augstāk par tā brīža taisnību. Nevienmēr tev ir jāpierāda taisnība. Dažreiz svarīgāk saņemt no gara to mirkli, ka viņš saka paklusē, mīli viņu, svētī viņu. Vai arī to var darīt kā Cebedē dēli. Atcerieties, viņus pa pērkonu dēliem nosauc un gāja caur Samariju un samarieši uzbruka viņiem bišķi tur un tūlīt sauksim uguni no debesīm, lai viņus sadeg. Tā mēs gribētu dažreiz darīt taisnības vārdā, vai ne? Taisnības vārdā. Un patiesībā šeit jābūt arī ļoti uzmanīgiem, manuprāt. Pēdējos laikos ir rakstīts, ka būs kara un kara daudzināšana. Un kara daudzināšana, tas nozīmē, ka karš tiek uzteikts. Un arī šajā brīdī, kad Amerika, Izraela karo, liekas dažreiz tā iekšē, malači, beidzot tur iztīri, to visu. Tā nav Kristus sirds. Tā nav. Kristus nepriecājas par kariem, Kristus nepriecājas, ka kāds tiek nogalināts. Cilvēcīgi liekas, loģiski. Pasauli ilgāk dzīvos, ja tur nebūs teroristi un kas tur vēl. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai. Turpretīm kalpojiet citam mīlestībā, jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta. Proti, tanī tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs citu neapriet. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Lai mīlētu citam citu, lai nekostos un neēstos, mums ir jāsteigā ar sirdi, ar garu. Ja mēs steigāsim ar intelektu un prātu, tad mēs kodīsimies, ēdīsimies un meklēsim visur taisnību. Bet es tev iedrošinu, izslēdz visas šīs lietas, ko Dievs tev uzrāda. Izslēdz kādas lietas, kas ir košanās un ēšanās vērtībā. Izslēdz aprunāšanu. Pārstāj aprunāt. Ja tas neceļ otru cilvēku, nerunā par viņu. Pārtrauc sarunu, ja kāds tev provocē uz aprunāšanu. Ja tas nav par svētību, par celšanu, kā mēs varētu tam cilvēkam palīdzēt, tad vienkārši pārstājiet to runāt. Jēzus tos pasauc un saka tiem, jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās
apspiež, un viņa lielie kungi tām dara pāri, bet tā, lai nav jūsu starpā. Bet, ja kas no jums grib tapt liels, tas, lai ir jūsu sulainis. Un, ja kas starp jums grib būt pirmais, tas, lai ir visu kalps. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību vadot par atpirkšanas maksu par daudziem. Ņem savu krustu un seko Jēzum. Ņem savu krustu. Prasi Dievam, kas ir tavs krusts, kas ir tavas lietas, kas ir tās lietas, kas tev ir jāatstāj, jebkuras tu esi vienkārši pieņēmis miesīgi, egoistiski. Kas ir tās lietas, lai pilnvērtīgi sakot viņam? Es nomodo par savu sirdi un fokusējies uz Svēto garu. Lūks 14.3.3. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatskās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Un savēlkot visu kopā, vislaimīgākais cilvēks, kurš ir brīvs no savām miesas un emociju iegribām, gatavs atstāt jebko un sekot tik reiz, kad Jēzus sirds iežēlos. Un patīk šī raksturieta, kad Jēzus izkāpdams malā redzēja daudz ļaužu un sirds viņam par tiem iežēlojās. Tātad Jēzus sirds iežēlojās. Mēs ejam pa ielu, mēs ejam katru dienu darbos vietās kaut kur. Jēzus sirds visu laiku par kaut ko iežēlojas tavā ceļā. Bet vai tu esi pietiekami gari jūtīgs, ja fokusēts uz Svēto garu, fokusēts uz sirdi, nevis uz prātu, lai uztvertu šo? Jo tagad Jēzus sirds ir tavs sirds, Jēzus ir tavā sirdī. Un ja Jēzus sirds iežēlojas par kādu, tad tavai sirdī ir jāiežēlojas un jāsako darbībā. Un tu būsi vislaimīgākais cilvēks, ja tu būsi brīvs no sava prāta gudrības, no savas miesas tendencēm, atkarībām, ja tu būsi gatavs ikreiz atsaukties. Ikreiz vienkārši kā bagātais jaunieks, jā, Jēzu es daru, let's go. Nu, būs bišķi formalitātes jānokārto, bet ejam. Un jo skaidrāk tavs sirds kļūs, ļaujot viņu apspīdēt, Bībele saka, ka šīs tie Dievu redzēs. Jo skaidrāk tavs sirds būs, jo tas stikliņš, tā Jēzus sirds acs, tava acs kļūs gaišāk. Viņa būs ar mazāk skrāpējiem, ar mazāk kaut kādām plaisām, jo tu vairāk saskatīsi un sadzirdēsi, ko Gars vēlas tavā dzīvē darīt. Un, diemžēl, bet daudz tie, kas vairāk miesīgāk domā un prātīgāk, viņam liksies, kāda izšķērdība, ko tu dari? Kāpēc tu sasiti to eļļas trauciņu? Kāpēc tu izdarīji šādu lēmumu? Tev tak bija jāiet, nezinu, tajā skolā, tur kaut kādā izcilībā, tur kaut kas. Bet ja tu sekos garam, tu zināsi, kur viņš tev ved. Un nevienmēr cilvēks tas liksies loģiski. Nevienmēr tas liksies loģiski. Bet tu zināsi, un tu būsi laimīgs. Vai kādam liktos loģiski, ja bagāties jauneklis aiziet un pateikt, ka viņš vispār pilnīgi un galīgi nē. Vai kādam liktās loģiski, ka visi tie 12 mācekļi, kas sāk sekot Jēzum, viņi arī atstāja kaut kādas lietas, jā? Kas no sevis runā, tas meklē savu pašu godu. Bet kas meklē tā godu, kas viņu sūtīs, tas ir patiesa un tādī nav netaisnības. Meklē viņa godu ar savu dzīvi. Staigā garā, meklē sirdī viņa atbildes caur vārdu un ļauj viņam spīdēt uz savu sirdi. Meklējot viņa godu, ļauj viņam apgriezīt savu sirdi. Ļauj viņam ienākt tavā Jeruzālemē un izrādīt cietokšanas, apgāzt naudas mijai galdus un sargi savu sirdi. Sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Ļauj viņam valdīt tavā sirdī ar piedošanu, ar mīlestību, ar attieksmi, ko Jēzus vairāk kārtīgi uzsvēra. Lielākais būs tas, kurš būs citu kalps. Tā ir attieksme. Tas nenozīmē, ka tev tagad ir jāmēģina visiem tikai kaut ko atnest vai kaut ko izdabāt. Nē, bet attieksme.
ka ja gars tev uzrunā, tu esi gatavs kalpot. Ja gars tev uzrunā, tu esi gatavs darīt. Ja gars uzrunā, ka man Jēzus sirds ir iežēlojusies, kā tad iežēlojies? Esi paklausīgs, aizliedz sevi un seko Jēzu. Amen. Tas bija vārds, ko Dievs lika manā